Sveiki visiem draugiem un paziņām un visiem, kas skatīsies šo video. Galīgi nebija plānojusi šodien vispār kaut ko ierakstīt, absolūti. Un man bija plāni, kad es tālāk kaut ko jau, man ir idejas nāca, kopš es sāku vispār YouTube kaut ko likt, sāka nākt ļoti daudz idejas, ko es tālāk darīšu, par ko es skatīšos, kādas tēmas apskatīšos. Bet man šodien tā tik jaudīgi nāk informācija, vienkārši es nespēju, vienkārši es esmu pati pilnīgi. Kaut kas tāds man nav pierasts, un es pilnīgi jūtu, man nāk un zīmes, un šodien man atnāca ar nereāli jaudīga informācija, zīmes, ka man noteikti jātaisa ir nākamais video par eņģeļiem, kas man vispār nebija ne plānā, nebija arī man pat piefiksēts pie manām idejām. Un es tā saprotu, ka ja tas nāk, tad noteikti kādam tas būs vajadzīgs, kas skatīsies to manu video. Un tāpēc aicinu arī parakstīties zem mana kanāla, jo izrādās daudzi pat nezina, ka vajag parakstīties uz kanālu, lai redzētu, kādus es jaunus, teiksim, interesantus video lieku. Izrādās cilvēki to nezina, ja? Tagad atklāju Ameriku, nosūtīšu visiem. Ir jāparakstās, un, ja patīk, tad ieliekiet to laiku, nepatīk, neliekiet, un varat uzrakstīt arī komentāru, varbūt kaut kāda kritika vai kaut kas tur, nezinu, vai arī, protams, pateicība, vai, lai būtu kaut kāds komentārs, vairāk, teiksim, izrādās, frāzē jābūt, ja. Lūk, var sakot, es taisīšu šo video, idejas jau man arī ir, man nāk, par ko man vajadzētu stāstīt. Tas video noteikti būs arī garš, uzreiz brīdināšu, jāklausās uz lielāku ātrumu mans tempus. Lūk, un kāpēc es šo ierakstu? Lūdzu rakstiet, tātad parakstaties un rakstiet savus, ko jūs gribat konkrētus jautājumus dzirdēt tieši saistībā ar eņģeļiem. Kādu informāciju, ja? Taro kārtīm pēc iespējas vajag konkrētus jautājumus, nevis filozofiskus ļoti, ja? Tad ir precīza atbilde konkrēta, un tad skatīšos un centīsimies kopā saprast, ko taro kārtas stāsta par eņģeļiem, par saskarsmi, cik viņi mums ir vispār. Man jau nāk tās domas, bet varbūt tomēr vēl kāds komentārs, kad ko jūs gribat zināt. Daži vispār jaunieši varbūt pat neaizdomās par tādu tēmu vispār, par kaut kādiem eņģeļiem neredzamajiem, ja? Vecāka gada gājuma cilvēkiem liekas, ka mums ir tur viens eņģelis, jo tā baznīca ir teikusi, un ar tikai tad, kad kristīja. Ja? Tāpēc ir tik daudz arī visādas versijas, ko es varbūt apstrīdēšu, ja? Un caur taro kārtību skatīsimies, ko rāda kārtas tieši par šo tēmu. Tā kā brīvajā brīdī noteikti rakstīšu, bet patreiz man kaut kas tāds dzīvē vispār nav bijis, ka man pilnīgi nāk enerģija un nāk tā plūsma. Es pat tagad kavēju darbu, bet es to ierakstu šo video vienkārši, jo tas ir jādara. Citādi, es saprotu, būs slikti. Man vajag šo ierakstīt. Labi, visiem lai ir forša dieniņa, foršs vakars. Un jā, rakstiet, ko jūs gribat tieši par eņģeļiem zināt. Labi, lai visiem forši. Gaidīšu. Tā.